Labdien, mani sauc Laura, un es esmu no parlamenta pārstāvs. Es šodien vadīšu šo podkāstu. Mēs šodien runāsim par jūsu skolas atmiņām, un mēs ar jūs spēlēsim spēli. Jūs varētu katrs varbūt nedaudz iepazīstināt, sev pateikt, kurā gadā varbūt jūs pabeidzāt, kurā klasē jūs gājāt, un ko jūs varbūt tagad darāt. Mani sauc Madara. Es ģimnāziju pabeidzu 2010. gadā. Pēc tam pabeidzu zobārstu un šobrīd strādāju par ortodontu klīnikā Zinta, tepat Ventspilī. Mani sauc Kārlis. Skolu pabeidzu 2012. gadā. Un es arī pēc tam pabeidzu zobārstu un strādāju klīnikā Zinta kā zobārsts periodontologs. Sveiki, mani sauc Emīls Anškens. Es skolu arī pabeidzu 2010. gadā un šobrīd strādāju biedrībā attīstības fabrikā ar jauniešiem, palīdzu viņiem attīstīt savas prasmes. Sveiki, es esmu Linda Rudzroga. Skolu pabeidzu mazliet ātrāk, 2004. gadā, ja nemaldos. Un, es esmu mārketinga speciāliste un šajā nozarē arī strādāju. Sveiki, mani sauc Lauma Grīva. Skolu pabeidzu 2003. gadā. Pēc tam pabeidzu augstāko izglītības sporta zinātni. Šobrīd strādāju kā trenere un arī pēc tam profesionālu karjeru kāds 10 gadus pavadīju kā profesionāla tālēcēja sportiste, esmu olimpiete, pasaules un Eiropas čempionāta fināliste tālēkšanā. Tagad man kādi, ja? Man sauc Kārlis, ja? Kas man neatcerās. Es skolu pabeidzu nemaldos 13. vai 12. gadā, grūti, tad man jāpaskatās papīros īsti. Un es nodarbojos pilnu laiku sportists, teiksim tā. Traumēts sportists bezdarbīgs pašlaik. Tā kā ir kā piedāvāt droši Zintā vai marketingā, tā droši var atrodīt kaut ko. Kāpēc jūs tieši izvēlējāties mācīties ģimnāzijā? Mums bija tā, ka jau 3. paudzē mācījāmies ģimnāzijā. Mans opīts, gan šeit pabeidz kādas laikam 7 klases. Tēvs mācījās, tad sāk brālis mācīties, un tad arī es mācījos šeit. Un viena ļoti būtiska nozīme bija mūzikas novirzienam. Līdz 9. klasē mācījos 4. vidusskolā. Bet lielākā daļa manu draugu pulku bija tieši ģimnāzijā. Un ģimnāzija man uzrunāja arī ar to, ka, manuprāt, izglītības sistēma jau tajā laikā bija ļoti laicīga. Skolotāji bija ļoti pretīm nākoši, un tas noteikti uzrunāja tādēļ. Pēc 9. klases bija ļoti priecīgi, laimīgi iestāties tieši ģimnāzijā. Es pabeidzu pirmo pamatskolu, un es īstenībā nācu iestāties humanitārajā klasē. Bet tad, kad es atnācu, direktori paziņoja, ka ar šo gadu viņi tiek slēgti. Tad es biju pārāk slinks, laikam, iet kaut kur citur, un tad piekrita iet kādā citā klasē, ko piedāvāja šeit ģimnāzijā. Es ģimnāzijā mācījos arī, jo man tētis mācījās un Oma. Viņi pabeiguši šo skolu, un tāpēc arī es izvēlējos šo. Plus, te bija viena no labākajām skolām Ventspilī. Principā man izvēle izdarīja vecāki tajā vecumā, un tas galvenais kritērijs bija mūzikas novirziens, kas bija vienai klasē bija tāda opcija būt mūzikas novirzienā. Te mums arī ir tā, ka mums ir gan A-klase muzikālās un B-klase tā kā bez mūzikas. Kā jūs atceraties šo pirmo dienu? Nē, tā arī var. Es arī gaidīju, sagatavojuši atbildi. Man tā arī. Jā, man kādi, ir aizmirstāt. Es ko izvēlējos tikai izvēles baigi lielās nebija, vai ne? Labākā skola Ventspilī, un līdz to man sanāca tā kā izvēlēties šo skolu, viņi bija ļoti pretīgi nākoši treniņiem, ko es varu ļoti piebilst. Tā kā vienmēr es varēju no rītiem aiziet uz treniņiem un nekavēt skolu, un arī skolotājs bija ļoti pretīgi nākoši, tā kā es uzskatu, ka tā bija pareizā izvēle, ko es izvēlējos no vecāku akcentēju. Kā jūs atceraties jūsu pirmo dienu ģimnāzijā, varbūt kāds jūs bija pirmais iespējas? Noteikti, ka tas bija liels satraukums, tāpēc, ka pilnīgi jauna klase, pāris zināmu cilvēku, bet tas skolas process jau ir nezināms, bet bija ļoti patīkami tas, ka tās skolas telpas, kas jau ir mainītas,
ka tās bija ļoti līdzīgas tādas, kāds ir pirmsskola izglītības iestādē, ka bija gan mācību telpa, gan atpūtas telpa. Līdz ar to bija ļoti daudz vietas, kur izpausties tādiem maziem bērniem. Es savas pirmās dienas atceros kā bailīgas, jo es negāju bērndārzā, tā kā man tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Es nezinu, vai es atceros pirmo dienu, bet es atceros to, ka tieši tad, kad es iestājos, bija pabeigta jaunā sporta piebūve un jaunā virtuve. Un līdz ar to sanāca tā, ka tieši vasarā man piedāvāja uzņēmums, kas visu virtuves tehniku piedāvāja iekārtot virtuvi. Līdz ar to mana pirmā pieredze bija iekārtojot virtuvi, saliekot visu, lai pēc tam pavāri man var ļoti garšīgas maltītes taisīt. Bet pašu tā kā skolas pirmo dienu es neatceros, bet es zinu, ka mums klasē bija tā, ka mēs bijām no gandrīz 30 skolāniem, 20 pāri bija no manas bijušās skolas. Līdz ar to tur jau visu klasi principā pazina un bija ļoti tāda pazīstama sajūta. Man ļoti spilgti atmiņā palicis tieši tas uzņemšanas process pirmajā klasē. Mums bija pārbaudījums un pirmajā A klasē muzikālā novirzienā izpildot kaut kādu latgaliešu dziesmu, ko man bija arī kaut kad iemācījis Opīts. Un tad bija diezgan, es saprotu, ka bija vecākiem sazvanījušies skolotāji, tas viņiem arī likās ļoti interesanti, ka kaut ko tādu bērns izvēlās. Un tad bija Lego Duplo, kas vispār nebija pieejams, un mums no tiem bija jāparāda tā krāsu zināšanas, un tas vairāk tāds. Bet tad, kad mēs sākām lielajā skolā mācīties, tad jau visa klase no mazās skoliņas pārnācām uz lielo skolu, un visi jau varējām forši arī iejusties. Kārli, varbūt pirms manī? Es pirms tevīm? Jā, Len. Es atnācu no otrās klases, man liekas, sāk tajā centra pamatskolā, kas tagad saucās centra pamatskola, bet laikam kādreiz bija jāpiedot, vai ne? Un tā uzņemšana, ja toreiz es jau vispār biju tāds draudzīgs ar visiem, uzreiz jau no paša sākuma, un tā uzņemšana bija fantastiski ar atklāstām rokām un tādas emocijas un viss, un tie klasbiedri, visi, kas mēs bijām no otrās klases, mēs ļoti labi draugi vēl joprojām esam, tā kā tas bija tāds forši atcerēties. Un liekas, ka tas bija noticis pat vakar, lai gan tā bija otrā klasa, un tās atmiņas jau joprojām diezgan spilgtas no tā laika, tā kā bija baigi skaisti. Un pārējot uz lielo skolu, tur jau man brālēni gāja pa priekšu, un es vienkārši nevarēju sagaidīt to laiku, kad es nonākšu tajā lielajā skolā, kas man tur sagaidīs. Tā kā es pārgāju 10. klasē, tas jau bija tāds apzināts lēmums, un es zināju, ka es mācīšos kopā ar vienu no savām sanākajām draudzenēm, tāpēc es visu vasaru jūtu jau tādu zinām satraukumu, kad beidzot es būšu vienā skolā, un arī lielākā daļa draugu no vecākām klasēm bija mūsu skolā, tādēļ tas bija tiešām tāds patīkams satraukums. Un skola man patika, ka viņa tāda atvērtā tipa ir, un kad viss bija ļoti kompakts un pieņemsim foajē, mēs tajā laikā saucām, vai atpūtas zāli, kur ar spoguļiem, man liekas, to visu telpu zina. Tur vienmēr notika satikšanās un starpbrīžos pārunas. Tā kā, jā, man ļoti patika un es ļoti gaidīju šo 1. septembri. Kas bija jūsu mīļākā vieta, kur jūs skolā pavadījāt? Man liekas, ka es jau atbildēju, tas droši vien bija, protams, klases stundas. Mums bija ļoti forša klase augšā, arī pie vēstures skolotājs, mūsu klases audzinātājs, kur man ļoti patika un es jutos ļoti brīvi un forši. Un tad, jā, protams, foajē, kur varēja visi pārunāt, visi satikt. Foajē, protams. Un tad vēl bija tāda vieta, kur cīnījās tādā mazā koridorītī, tādas trepītes starp foajē un kafejnīcu. Un tad tur bija tāda vietiņa, kur varēja kādi 3-4 cilvēki apsēsties. Tad, ja tur tika ātrāk bišķiņ no stundas, tad bija arī super. Protams, spoguļu zālē daudz laika pavadījām, bet mūsu laikā viņi par spoguļu zāli sauc. Bet pēc tam mēs ļoti daudz laika pavadījām īstenībā garos starpbrīžus visus ēdama zālē, kur mēs ātri paēdām un principā visu laiku jau spēlējām kaut kādas galda spēles, jo tas starpbrīdis bija pietiekoši garš un līdz ar to varēja izmantot liederīgu laiku. Es neteiktu, ka man bija kāda mīļākā vieta, varbūt ēdnīca. Kad mācījos centra sākuma skolā, tad viņi par ģimnāziju sauc, tad tur noteikti tā bija tā atpūtas telpa un lielā zāle, tad, kad bija dejas, tas tikai tāpēc, ka ļoti patika.
Un šajā skolā, principā, tā būtu ēdama zāle gan pirms remonta, gan arī jaunā tā kā mazāk man patikās, tad, kad bija pirms tā remonta, un vēl mājturības kabinets, kas bija ārpusē, atsevišķa ēka, tāda maziņa, un tas tā mīlīgi bija. Un Kārlis? Kad Puncīns bija izsācis un Puncīns rūtas, tad jau, protams, ēdamzāle bija mīļākā vieta, kur pavadīt laiku ar šokolādu pankūkam, ne, kopā, bet tā lielākā daļa laika tika pavadīts spoguļos. Arī, tā arī bija tā mīļākā vieta, kur tie lielākie nedarbi tika taisīti par brīžos. Kas bija jūs tā kā mīļākais skolotājs un mīļākais priekšmets, ko jūs mācījāties? Ļauns jautājums. Kāds var apvainoties? Tu zini, ko tas redz? Kārli, varbūt tu vari sākt. Man ļoti patika, bija mums krievalodas skolotāji, man ļoti patika Tatjana Kuļina, man ļoti patika Imants Kagājums, man patika, un protams, Elīte Stupela. Tie bija tādi mani top 3. Bet, visi skolotāji jau bija mīļi, bet šie bija man mīļākais. Šie 3. Noteikti man atmiņā ir Inta Ozola Sūna, tādēļ, tā kā tas bija pats sākums. Un tad, principā, arī visas klases audzinātājs man bija gan Zinta Berķa, gan Irina Ivāne. Tad ir tie, kuru priekšmeti man patika, bet līdz ar to arī tas pats skolotājs likās tāds tuvāks. Un Irēna Irbe arī, jā, ko arī vadīja. Es teiktu, man savāk patika matemātika, un man droši vien pēdējā skolotāja Dubra. Man vienmēr ir patikusi vēsture, un līdz ar to Vita Kauds bija arī, un vēstures stundas man bija visinteresantākās un patīkamākās. Tāds pirmos pamats un tādu sirds siltumu un dzīves gudrību mums iedeva Līga Nēlijos pirmajās klasītēs, kas bija mana klases audzinātāja. Un pēc tam jau, protams, matemātika ar skolotāju Bomi un latviešu valoda ar fantastiskiem skolotājiem, kas iemācīja latviešu valodu tā, ka man joprojām es varu dažus likumus atskaitīt skolotāja Zaķe, skolotāja Grolmusa. Tā kā, jā, skolotāja Maizīt arī tā. Viņām es esmu pateicīga arī par to, ka es šobrīd savā profesijā to varu izmantot. Man uzreiz nāk prātā mana klases audzinātāja, un man vienmēr arī ļoti ir patikusi un interesējusi vēsture. Tātad mūsu klases audzinātāja skolotāja Kaudze. Un vienmēr ar siltumu es atceros literatūras un latviešu valodas skolotāja Zaķi, jo es vienmēr esmu bijusi tāds saucamais grāmatdarbs, un tad man ļoti patika, ka tas tika beidzot novērtēts. Un tiešām bija tāds ļoti, ļoti patīkams atmiņas. Noteikumi ir tādi, kad es jums pateikšu, kā piemēram, pasakat man lūdzu lietsvārdu, un jūs pateiksiet, kā piemēram, galds. Un es ievietošu to tekstiņā, kas mums ir izveidots. Es ieteiktu jums teikt, varbūt tāds interesantāks vārds, lai tas teksts beigās būtu tāds ļoti interesants. Pirmais vārds ir īpašības. Kurš skaists? Interesants vārds kāds. Tad ir vēl viens īpašības vārds. Nošķirt. Tālāk ir darbības vārds. Skriet. Vēl viena. Lekt. Tālāk ir vēl viens īpašības vārds. Skaisti mīlīgs ļoti labiet kopā jau. Un tad ir vēl viens īpašības vārds. Arī nošķirts. Nē, tur vēl kaut kāds. Skaisti un mīlīgs nošķirts tā. Interesanti. Bet dzīvē jau gadās viss. Precīzi. Tad jums būs vēl 3 īpašības vārdi jāpasaka. Labi. Kārtīgs. Jā. Ārgudrs. Un tad tu?
Tad ir lietuvārds. Tad ir darbības. Lekt. Mest. Man liekas, teica skriet. Un pēc tam es teicu lekt. Un tad ir vēl viens lietuvārds un darbības vārds. Skola. Bastot. Paliek interesanti. Tad ir īpašības vārds. Aizņemts. Nobastoju skolu, jau bija aizņemts. Un tad ir 2 darbības vārdi. Lasīt. Slinkot. Un mēs varam vēl. Arī teici jau? Nē. Es varu to ielikt zemāk. Jā. Un tad ir cilvēks istabā. Viens. Jums kāds cilvēks jāpasaka? Vārds tagad. Rainis. Viņš kaut kur ir Kārlis Lasmans, protams. Tad ir 2 īpašības vārdi. Drosmīgs. Tad ir vieta skolā. Foljē. skolas. Nu, piemēram, jā. Piekāpšos. Tad ir vēl viens cilvēks istabā. Izklausās kaut kāds romantiskais stāsts. Tad ir īpašības vārds. Šis skan trāpīgs, es arī gribēju teikt. Darbības vārds. Kāds vārds? Un tad ir vēl lietvārds un darbības vārds. Kluči. Un tad darbības vārds. Labi. Es jums tad nolasīšu jūs izveidoto tekstu. Laipni lūdzam Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā, kur skaisti skolēni nošrūcis pavada laiku, skriet un lekt. Mūsu skola ir pazīstama ar savu mīlīgo arhitektūru un precīzo skolas vidi. Mēs ģimnāzijā lepojamies ar savu skolēnu simpātisko, kārtīgo un pārgudro un viņu panākumiem. Koks mest un skolu bastot jomās. Arī mūsu skolas skolotāji un skolotāji ir ļoti aizņemti. Viņi spēja iemācīt skolēnu visus nepieciešamos, izmantojot dažādās metodes, piemēram, kāpt vai lasīt. Šodien esam satikušies arī ar dažiem mūsu absolventiem, lai parunātu ar viņu pieredzi Ventspils valsts pirmajā ģimnāzijā. Mūsu viesis Rainis skolā bija ļoti drosmīgs un skops. Vislabāk viņam patika slinkot. Foajē uz poguļu. Savukārt absolvents Aspāzijas skolu atcerās kā kautrīgu vietu, kur melot, un viņa mīļākais priekšmets bija kluču sēs. Mēs turpināsim ar jautājumiem. Kāda ir jūsu labākā atmiņa, ko jūs pavadījāt skolā? Labākā atmiņa droši vien tajā laikā jau bija saistīta ar sportu. Es domāju, uzreiz man nāk prātā gan no latviešu valodas stundas un vēstures stundas, bet man patika, ka mums bija ļoti spēcīga arī sporta komanda, kas arī tajā laikā bija svarīga. Un mēs vinējām lielas tādas kurzemes spēles. No sākuma mēs atlasījāmies Ventspilī kā stiprākā komanda. Beigās kurzemē uzvarējām Latvijā, un tad mums bija jābrauc vēl pēc tam tajā laikā uz Radisonu, uz apbalvošanu. Tas man likās tāds foršs sasniegums arī kā sporta komandai, jo tā vienmēr arī bijusi spēcīga mana dzīves sastāvdaļa. Diemžēl man jāsaka paldies, jo man jāsteidzās, tā kā es novēlu visiem veiksmi un bija prieks jūs visus satikt un uz tikšanos. Paldies. Laumiņ, milzīgs paldies tev par ierašanos. Es nevaru īstenībā izdomāt tādu vienu konkrētu atmiņu noteikti nav. Man bija tas gods vadīt vairākus gadus skolēnu pašpārvaldi. Noteikti tur ir ļoti daudz atmiņas ar visādiem gariem vakariem, kas ir pavadīti
taisot rīkojot pasākums, visādas balvas un sporta notikumus tā tālāk. Tā kā noteikti tāda kopēja sajūta. Mēs tieši arī šajā telpā mums bija iknedēļas tikšanās, tā, tad ļoti daudz laiks pavadīts spriežot un diskutējot ar kolēģiem, ko un kā varētu to ikdienu skolēniem uzlabot skolā. Mainītā secībā. Man liela daļa bija liela skolas daļu aizņēma mūzika. Līdz ar to visi tie koru pasākumi, koru kolektīvie braucieni uz ārzemēm un tāda skolas prezentēšana tādā veidā. Un protams, arī tas kolektīvs, gan tas ir klases kolektīvs, katrā vecumā varbūt mazliet cits, gan tas ir kora kolektīvs, gan kādas, uzstāšanās. Tas viss ir tādā labā atmiņā palicis. Varbūt man viens no spilgtākajiem notikumiem skolā bija, kad mēs 11. klasē rīkojām 10. klasē iesvētības. Tas bija, un veidojām video. Droši vien jau visi pasākumi, kuros arī dažādas popielas vadījām un nominācijas izvirzījām gada aktīvisti un gada kultūras speciālisti, tā kā bija visādas tādas ārpus mācību laika pasākumu, un tad arī, ka te visādas ņemšanās un peršanās visu kaut ko tur. Tā kā man liekas, ka bija forši arī tā ārpus stundu dzīve. Kārli? Paldies tev. Es jau nevaru nosaukt vienu savu mīļāko atmiņu. Tās skolas laiks jau vispār ir tāda viena fantastiska atmiņa. Kā jau es varu teikt, paldies, es pats nekad nebiju parlamentos un šajās skolēnu pārvaldēs, bet es varu teikt ļoti lielu paldies viņiem, kad viņi organizē šos skaistos pasākumus, kur vienmēr varēja piedalīties, vienmēr bija jautri un tā tālāk. Kā tikt savu pirmo mīlestību skolā vai ne, un vispār. Daudz, kas forši piedzīvots un tādu vienu izcelt būtu grūti. Tā kā vispār tas viss laiks kopējais skolā un tie darbi, nedarbi un tās mācības un dzīves mācības vispār. Fantastisks laiks, tā kā viena atmiņa tiešām grūti man tā nosaukt. Vai jums ir kāds smieklīgs atgadījums vai nedarbs, ko jūs darījāt skolas laikā? Kas jums tā kā palicis atmiņā ļoti? Jā, tādas lietas nevar teikt šobrīd. Grūti jau izstāstīt to vienu nedarbu, vai ne? Tajā laikā jau tas likās baigi smieklīgi, bet tagad, ja atstāstīt, man liekas, tas liktos tāds stulbums augstākajā pakāpē. Jā. Tad es jums ar nākošu. Vai jums ir? Man tāds viens, kas palicis atmiņā, Madarai ir viens tāds. Tev arī Kārli bija? Ne? Vienmēr cikot, puiši bija izdomājuši ķīmijas stundas laikā, ka varētu koridoru visādus detaļas ienest klasē pirms ierodas skolotāji. Un tad tur tika iestumt lielā miskaste, tur bija krēsls no koridora, tur bija augi, kas bija koridorā. Un tad, kamēr skolotāji gāja pēc direktors, tikmēr tas viss tik smuki izstumts ārā atkal. Tā kā beigās rājiens bija, bet nepārāk liels. Jā, man atnāca viena tā atmiņa, bet tā baigi smieklīgi nav, bet tā pastulba diezgan. Bija viens klases biedrs, otru klases biedru ar skoču pie tā foajē staba pielīmēja. Bet tas trakākais bija tas, ka mums sākās stunda un visi aizgāja uz stundu, un viņš vienkārši neatnāca uz to stundu, un tad tikai sāk meklēt, ka viņš ir pielīmēts pie tā staba. Bet viss jau bija beigās kārtībā, bet kaut kā, man liekas, nav īsti smieklīgi. Mums bija tā, ka mums ļoti daudz vācu valodas skolotājs mainījās, un es atceros, ka vienai skolotājai viņa bija ļoti mīļa, un tā bija tā problēma, jo mēs to ļoti regulāri izmantojām, sakot, ka mēs esam noguruši, tur tikko bija sporta stunda un tā. Varbūt varētu kādu filmu paskatīties, lai nav jāmācās tur locījumu vācu valodā. Un tad mēs tā diezgan bieži skatījāmies filmas vācu, jo tas bija daudz interesantāk kā mācīties gramatiku. Man arī viens, es atceros tagad, man patika ļoti pie skolotājas Nikūļiņas, viņa bija ļoti prasīga uz krievu valodā uz vārdiņiem.
Un tad es jau kā jau Delvers nebiju samācījies tos vārdiņus, un tur bija 20 vārdiņi jāiemācās. Un es biju tā forši jau tā atkodas, kad viņa tā it kā apskatās, bet viņa apskatās, ka ir sarakstīts, bet es vēl nepārbaudu. Un tad es biju sarakstījis tos vārdiņus latviski, vai ne? Ar krievu burtiem, un tad es dabūju divnieku. Un pēc tam nākošo reizi es jau biju mazliet attapīgāks, un es tā forši noštikoju. Un viņi tā domā, Kārļis, jā, ka es būšu tur samācījies. Un tad viņi man sāk prasīt, un, protams, ka es nezinājos, es biju visu nošpikojis. Un tad bija, tas bija tāds humors visai klasē, ka es tāds apstulbs tur priekšā stāvēju, kad viņi man tā kā noķēra tajā manā mazajā blēdībā. Man ļoti patikās, ka tad, kad bija Latvijas valsts izlases kaut kādas spēles, kā piemēram, kur hokeja izlases spēles, tad tas nav tāds nekāds nedarbs, bet tāda forša atmiņa, ka vienmēr fizikas stundās mēs varējām sekot līdz tam spēlēm. Citās stundās bija tā kā varbūt mazāk atļauts, bet jebkurā gadījumā man liekas, ka tas tāds labs darbs, tomēr nevis tāds nedarbs. Jā, tas ir ļoti laba tāda tradīcija. Tenisu noteikti arī jāskat. Ja jūs atgriesos, kad jūs mācījāties ģimnāzijā, ko jūs darīt savādāk? Kārli? Es varu sākt? Jā. Droši. Es vienkārši neredzu. Es būtu, ja es ar tagad savu domāšanu atgrieztos atpakaļ un varētu mainīt laikā, vai ne, kā es mācījos tad un kā es mācījos tad un kā es mācītos, ja man būtu vēl viena iespēja, protams, es tam visam pievērstu lielāku uzmanību, un es noteikti censtos labāk daudz lietas darīt. Es izturētos daudz cilvēcīgāk pret saviem varbūt klases biedriem, un vispār es būtu tāds tā kā saprotošāks pret abām pusēm, jo mums jau citreiz, kad mēs jauni esam, mums jau liekas, ka tas skolotājs priekšā tur, ka viņš neko nesaprot, un pašiem tajā laikā liekas, ka mēs tādi lieli un pieauguši esam, bet lai gan tādu mazu tirliņu vien tur esam priekšā, un tad mēs kāpjam tiem skolotājiem uz galvas, un varbūt es kaut kā tāds cilvēcīgāks būtu mazliet. Es tā domājot par to laiku, šķiet, ka es gribētu parlamentā, varbūt arī skolas parlamentā pieteikties. Tā kā jūs esat maliču meitenes, ka jūs to visu darāt, jo tas arī veido daļu no tām atmiņām par skolu. Es domāju, es neko daudz nemainītu. Man liekas, ka nevar atrast nevienu cilvēku, kuram šo jautājumu uzdot, viņš teikt, es mācītos mazāk. Visi, man liekas, pēc laika saprot, jā, vajadzēja tur vairāk mācīties un tā tālāk. Tas viss nāk ar laiku, tajā brīdī, protams, tu esi vēl salīdzinoši jauns, tur liekas, jā, tā ir izklaide vairāk vai joprojām ļoti daudz satiekos ar skolniekiem, vidusskolā un saka, jā, man jāiet uz skolu, bet vidusskolā jau nav obligāti, jau var iet strādāt, tev nav obligāti jāiet uz to ģimnāziju, jā, tu vari kaut ko citu darīt. Bet ir tā sajūta tajā vidusskolā, jā, man te ir jābūt, tas jādara, visiem jāmācās, bet, es te atnāku, aiziešu mājās, būs labi, bet pēc 10 gadiem vai kāds cilvēks, vajadzēja varbūt vairāk mācīties, būtu bijis labāk kaut kas. Es laikam vienīgais, ko mainīt, es varbūt vairāk izbaudīt to laiku. Man liekas, es biju baigi iespringus gan uz mācībām, gan uz tādu attiecību veidošanu, visādi iekļaušanās un iejušanās, un vai visās tādās... viss vai ir tā, ok, man liekas, ka es tā baigi neizbaudīju to laiku, es šobrīd noteikti tā brīvāk visu to darīt, jā. Vai jūs gribētu dot kādu padomu tagadējiem ģimnāzijas skolēniem? Mācīties un vēlreiz mācīties. Patiesībā, es nezinu. Ko tu teiksi? Man liekas, ka ir jebkurā skolā vajag saprast, ko tu gribi darīt dzīvē. Jo tu ātrāk saproti, ko tu gribi dzīvē darīt, jo tu ātrāk sapratīsi, ka vajag mācīties un ko tu gribi mācīties, kur tu gribi vairāk laika veltīt, kur nē. Un jo tu ātrāk vari izdomāt, un tāpēc es noteikti iesaku, ka man ar labu atmiņu no skolas ir visas ēnu dienas, visādas iespējas iet uz uzņēmumiem, redzēt, kas tur notiek. Man liekas, tas ir tas, kur tu vari tiešām saprast, ok, tev patīk tā lieta, ko tie cilvēki vispār dara, ko nozīmē būt par kaut kādu konkrētas profesijas cilvēku, un tā tu vari izdarīt tās izvēles, un tad tev būs pēc tam vieglāk gan izvēlēties, kur iet studēt tālāk, vai tu negribi varbūt uzņēmumu taisīt, ko tu gribi darīt un tā tālāk. Tā kā noteikti izmantot šīs iespējas, redzēt ārpasauli, kas nav skola, bet kur tās zināšanas, ko tu mācies, pēc tam varēsi izmantot dzīvē.
izbaudīt procesu. Un noteikti no tām mācībām ņemt, ja ir iespējams kaut kādas vairāk lietas, tad labāk censties izdarīt vairāk nekā mazāk noteikti, jo pēc tam, tad, kad tu nonāc kaut kādas izvēles priekšā un tu neesi kaut kādus vai priekšmetus apguvis, tas tev var pēc tam kaut kā atspēlēties uz tām nākošajām izvēlēm. Tā kā, jā, principā, jo tu ātrāk saproti, ko tu gribēsi darīt, jo tu arī vieglāk tās izvēles var izdarīt vidusskolas laikā. Es jums visiem gribētu teikt paldies, ka jūs atnācāt un piedalījāties šajā podkāstā, un tas ir viss priekš šodien. Paldies! Paldies, meitenes jums! Paldies!